Augsti godājamais Salaspils novada domas priekšsēdētāja kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Šodien Latvijā, kā arī citās Eiropas un pasaules valstīs, mēs pieminām tos, kas gāja bojā Otrā pasaules kara laikā. 8. maijs uz mūžiem ir kļuvis par nacismu sagrāvs un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu. Šeit, vācu nacistu radītās Salaspils nometnes vietā, pieminām, solāmies neaizmirst un nepieļaut tādus noziegumus kā Otrais pasaules karš. Tas sagrāva, tas iznīcināja un tas bendēja. Valstis un tautas tika pazemotas, tautas tika slepkavotas un pat noslaucītas no zemes virsmas. Arī Salaspils ir šīs traģiskās pagātnes nozieguma atgādinājums un pamudinājums to neaizmirst un nepieļaut. Otrais pasaules karš, kas beidzās pirms 71 gada, 8. maijā, diemžēl Latvijā un vēl vairākās Eiropas valstīs nenes nec brīvību, nec arī mieru. Sekoja vēl gari nebrīvus gadi. Šajā datumā daudzās pasaules valstīs sākās jauna un labāka dzīve, bet Latvijā vienu okupāciju nomainīja cita, padomju okupācija, kas nebija ne par maktu tiesu humānāk par iepriekšējo. Jaunie varmāks brutāli apsprieda jebkuru brīvības izpausmi. Pat pateikts vārds varēja cilvēku iznīcināt. Latvijas tauta atjaunoja savu valsti un savu brīvību, atbrīvojoties no svešu varu kundzības 20. gadsimta 90. gados. Tā bija gaismas uzvara par tumsu. Vācu nacistu okupētajā Latvijā jau 1941. gadā tika izveidota Salaspils nometne. Te cilvēkam atņēma brīvību, viņus pazemoja un arī slepkavoja. Tā bija svešas varas radīta ciešana vieta. Esam gandarīti, ka ir tapis vispusīgs akadēmisks vēstures pētījums par Salaspils nometni. Uz faktiem balstīts, nepolitizēts pētījums ļautu riediet noziedzīgā padomu režīma radītos mītus, izdomājumus un melus. Nav nekādu šaubu, ka Salaspils nometne bija ciešana vieta. Te tika iznīcināti vairāk tūkstoši nevainīgi cilvēki, gan ebreji, gan latvieši, gan krievi, gan poļi, gan nometnē turētie baltkrievu bērni un daudz citu. Salaspils nometnes gūstekņi bija arī Latvijas Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. Nometnē bija ieslodzīts arī Latvijas centrālās padomes loceklis Konstants Čakste. Nometnē par disciplīnas pārkāpumiem bija ieslodzīti arī latviešu leģionāri, kā arī citi, kas pretojās vācu okupācijas tālaika varai, kā ārsts un literāts Miervaldes Virze. Šo memoriālu Salaspils nometnes upuru piemiņai atklāja 1967. gadā. Paldies Salaspils pašvaldībai, kas šo ansambli ir uzturējusi un turpina aprūpēt. Tas nav viegls darbs, bet Latvijai ļoti nepieciešams. Mums precīzi un maksimāli objektīvi ir jāizstāsta vēsturiskā patiesība. Patiesība ir visspēcīgākais ierocis. Eiropā un pasaulē arī šodien ir saspringti gaisoti. Dažādos konfliktos un terroraktos mirst nevainīgi cilvēki. Te varam minēt traģiskos notikumus tuvajos austrumos, ilgstošo karu Sīrijā, terroraktus Eiropas galvaspilsētās. Arī notiekošais Ukrainas austrumos parāda, ka agresori neko nav sapratuši un neko no vēstures nav mācījušies. Kara upuru un visu cietušo vārdā aicina darīt visu, kas mūsu spēkos, lai nepieļautu naida un kara šausmu atkārtošanos. Katram ir jābūt drosmīgam un godprātīgam, lai vērstos pret tiem, kas nievā demokrātiju, kas pārkāpj cilvēktiesības un piesmē likumu varu. Mums stingri jāiestājas par Eiropas pamatvērtībām, kas ir mūsu valsts un tautas nākotnes stūrakmens.
Nolieksim galvu Otrā pasaules kara upuru pieminē.